Visiem maniem sekotājiem, kur pagaidām vēl nav daudz. Bet pēc tā, ko es jums izstāstīšu, jūs kļūsiet daudz vairāk. Tātad, kas es esmu un ko es šeit stāstu? Es esmu kriptomiljonārs un man ienākumi ļauj man dzīvot Dubajā un neteikt sev neko. Mana pieredze un zināšanas šajā jomā man iedvesmoja izveidot šo kanālu, lai palīdzētu cilvēkiem, kuri ir noguruši no nabadzības, mainīt viņu dzīves un finansiālo situāciju uz visiem laikiem. Es zinu, ka jūs gribat vairāk konkrētības. Nesteidzieties, draugi. Jūs visu uzzināsiet. Tūlīt pastāstīšu. Man pieder liels uzņēmums. Mēs pelnam naudu ar kripto un principā mēs bijām vieni no pirmiem, kas uzreiz un nopietni iesaistījās šajā tēmā. Tagad man labākie prāti strādā pie unikāla produkta, bota izstrādes, kas ļauj manam biznesam sasniegt jaunu ienākumu līmeni. Bet tas vēl nav viss. Drīz jebkurš interesants varēs izmantot šo botu. Jā, katrs no jums varēs kļūt bagāts un veiksmīgs. Kā jums patīk manas mājas? Vienmēr sapņoju par lieliem apartamentiem, jo visu mūžu mēs ar vecākiem dzīvojām mazā dzīvoklī. Un es izdarīju visu, lai to labotu. Es gribu, lai arī jūs varētu atļauties atmest visas bailes un dzīvot tā, kā jūs vēlaties. Pagaidām uz šodien pietiks. Turpināsim rīt, turklāt man te radās viena doma, kā uzskatām parādīt mūsu bota darbības priekšrocības. Labrīt, draugi! Vakardien man bija brīvdiena, bet šodien jāiegremdājas darbos. Un jā, par manu ideju, es gribu jums parādīt, kā mainīsies cilvēka dzīve, kad sāk strādāt ar mani un izmantot mūsu izstrādājumu. Svarīgi nosacījumi. Viņam jābūt bez pieredzes kriptovalūtās, birža un citu jomās. Un viņam jābūt naudas trūkumam. Atlika tikai tādus atrast. Kā jūs saprotiet, manā dzīvē tādu cilvēku nav. Izēju no mājas un uzdaros puisim, kas piestrādā par dārznieku mūsu mājā. Bieži viņu redzu un viņš vienmēr ir ļoti bēdīgs. Es sāku ar viņu runāt, izrādās, ka viņam ir daudz finansiālu problēmu. Tikko pirms dažām stundām es runāju par savu ideju ņemt cilvēku darbā, un te tāda veiksme. Šodien viņš atbrauks uz biroju. Jā, viņš piekrita manam piedāvājumam un kļūs par pirmo, ko es iemācīšu pelnīt naudu. Nolēmu atvēlēt sev pāris stundas atpūtai un pavadīt tās šeit. Kā es taču? Atkal pārliecinājos, ka nevelti pārcēlos dzīvot uz šo brīnišķīgo pilsētu. Ar visu sirdi mīlu Dubaju. Lai tas viss ir lirika, jāgatavojas doties uz biroju, satikt mani jauno kolēģi. Draugi, gribu jūs iepazīstināt ar jaunu cilvēku savā komandā. Kaspars, var arī sasveicināties ar maniem sekotājiem. Tā, teorētiski es tev izstāstīju, kas būs jādara, pārējiem uz praksi. Un mēs mācīsimies pelnīt naudu, tā kā nepazūdēt. Mēs beidzām apmācību. Tas bija garš process, bet ļoti efektīvs. Izskaidrošu, kāpēc. Piemēram, Kaspars vēl ir birojā. Viņš palika un solīja šodien parādīt pirmo rezultātu. Viņam ir lieliska noskaņa, bet man tagad ir noskaņojums aizbraukt uz pokera spēli un pazaudēt kaudzes naudas. Bet es ar to esmu beidzis, tāpēc labāk došos uz mājām. Tikko zvanīja Kaspars. Viņš turēja savu solījumu un sasniedz savu pirmo rezultātu. 1000 eiro jau rotā viņa konta. Nav slikti. Un ko jūs teiksiet? Draugi, šodien es jums parādīju tikai vienu dienu no manas dzīves. Kā jums patika? Esmu pārliecināts, ka daudzi no jums sapņo par ko šādu. Tāpēc es esmu šeit un gatavs jums palīdzēt kļūt par finansiāli nodrošinātiem cilvēkiem. Visiem labu nakti un tiekamies rīt! Draugi, čau visiem! Nesen zvanīja Kaspars, viņš jau sen ir birojā un sācis strādāt. Godīgi sakot, šīs puisis man sāka patikt arvien vairāk un vairāk. Ļoti mērķtiecīgs. Jā, starp citu, man jums ir vēl viena ziņa. Nedaudz vēlāk pastāstīšu jums sīkāk. Tālu neaiziet. Klausieties, es padomāju, ka botam, ko mēs izstrādājām, ir nepieciešama vēl plašāka testēšana. Man šķiet, ka es izdomāju, kā to izdarīt, un jūs man ar to palīdzēsiet. Ideja tāda, katru dienu izlases kārtībā es izvēlēšos 10 cilvēkus vienā grupā no maniem sekotājiem bota testam. Visus nopelnītos naudas līdzekļus šie cilvēki atstās savu, bet mēs pārbaudīsim un izslēgsim visas kļūdas programmā, ja tādas būs. Noteikumi priekš jums, manuprāt, ideāli. Rakstiet privāti, kas vēlās piedalīties. Gaidu! Šodien nav tik daudz darbu, tāpēc nolēmu pavadīt laiku pludmalē. Vai piekrītat, ka šeit ir ļoti skaisti?
Domāju iepazīties ar kādu skaistulu, jo vienam saudioties ir garlaicīgi. Galvenais tagad ir izvēlēties pareizo mērķi. Draugi, mana uzturēšanās pludmalē kļūt daudz patīkamāk. Iepazinos ar burvīgu meiteni, starp citu tas bija smieklīgi. Es piedāvāju viņai iesviest mugurā ar sauļošanas krēmu, bet viņa piedāvāja man atkratīties no viņas. Jūs jautāsiet, bet kā? Tā, pēc tam es vienkārši viņu apbūru un viņa nespēja pretoties. Draugi, man trāpījās lieliska meitene. Vienojāmies ar viņu tuvākajās dienās satikties. Un tagad vienkārši nevaru sagaidīt, kad Kaspars izstāstīs savus rezultātus. Ar prieku padalīšos. 4000 eiro. Wow, Kaspar, 4000. Brīnišķīgs starts. Ejam svinēt. Gals no manis. Ieradāmies vienā foršā klubā. Viss ir tās tāpēc, ka šeit var satikt daudzas pasaules zvaigznes. Te ir traki, krāsni un tādi. Šis klubs tiešām atspoguļo visu Dubaju. Draugi, klausieties! Tik forši es vēl nekad neesmu pavadījis laiku vīriešu kompānijā. Kaspars ir foršs džeks, un man šķiet, ka mēs kļūsim par labiem draugiem. Galvenais, lai tas netraucē darbam. No viss es slēdzos laukā. Redzēsimies no rīta. Čau! Draugi, visiem labrīt! Šodien birojā daudz darba, tāpēc šodien bez pludmales satura. Un vēl, tieši tagad es augšpielādēšu kanālu vakardienas testa grupas rezultāts. Viņi bija pirmatklājēji, bet tas viņam netraucēja sasniegt izcils rādītājus. Jaunieši 100% tika galā ar uzdevumu nopelnīt. Izvērtējiet paši! Iebrauc vienā šika vietā, kur pasniedz gardākās brokastis. Tieši tas, kas vajadzīgs produktīvai dienai. Redzu, ka jūs šokējat testa grupas skaitļi un sakiet, ka arī vēlties tāpat. Tāpēc šodien ņemšu vēl 10 cilvēkus. Rakstiet man privāti, kas vēlās nokļūt šajā laimīgo grupā. Tātad, šodien man ir pilnvērtīga darba diena. Tāpat kā jums, tikšanās, sanāksmes ar komandu, papīra darbs. Bet tikai dienas beigās es nopelnīšu vairākus 100,000 eiro. Interesanti, kāds no jums var ar to palapoties? Kaspars pilnīgi darbā, tikai paskatieties šo gada darbinieku. Starp citu, sekotāji interesējās, kāda ir tavi šodienas panākumi. Var arī padalīties? Jā, sveiki visiem. Šodien nopelnīju 4800 eiro. Traks var palikt. Tikai iedomājieties par pusdienas 4800 eiro. Izcils rezultāts. Atbrauc uz tikšanos ar vienu biznesa, ļoti bagātu un ietekmīgu cilvēku. Tiks apspriestas viņa investīcijas manā kompānijā un jauns projekts, un ne viss ies veiksmīgi. Mēs pilnībā nofinansēsim mūsu botu darbu visos posmos, un vairs papildu ieguldījumi nebūs nepieciešami. Labi, kad viss beigsies, iznākšu pie jums un pastāstīšu. Labi, kad var atļauties savu personīgo šoferi, un šodien viņš man noderēs. Pie stūres es noteikti nesēdēšu. Nu ko, tikšanās pagāja veiksmīgi. Gaidu no jums apsveikums. Drīz uz kompāniju konta iekritīs apaļa summa. Uzdevums izpildīts, dokumenti parakstīti, var droši doties mājās. Draugi, es jums nebiju paspējis pastāstīt. Šodien man izdevās nedaudz papļāpāt ar Kasparu. Es biju domājis, ka viņam ir finansiālās problēmas, bet lai tik ļoti īsumā. Viņu stipri iegāza un tagad dzīvoklis, kurā viņš dzīvo, ir arestēts. Un ja viņš laicīgi nedos naudu, paliks bez mājokļa. Kaut kā tā. Labi, padomāšu, kā viņam palīdzēt. Visām čau, līdz rītdienai. Tā man patīk sākt savu dienu. Savam priekam. Sveiki, draugi! Zinu, ka gaidiet testa grupas rezultātus. Tūlīt tos augšpielādēšu kanālā. Jūs būsiet pārsteigti, ka tos redzēsiet. To es jums garantēju. Mana privāto ziņojuma kaste plīsnojas emocijām, ko jūs izjūtat, redzot grupas sasniegtos rezultātus. Domāju, ka nākamā grupa sevi parādīs nesliktāk. Šodien pēc tās pašas schemas ņemšu 10 cilvēkus, rakstiet man, nenaukavējiet šo unikālo iespēju nopelnīt kaudzes naudas jau šodien. Draugi, es nolēmu palīdzēt Kasparam un izņēmu visu summu, kas nepieciešama, lai atbrīvot viņu dzīvokli no āresta. Nepadomājiet! Šo naudu es neizdošu un nepaprasīšu to atpakaļ. Šodien ir diena, kad viens cilvēks sāk ticēt, ka brīnumi notiek.